Jādomā par to, cik daudz mēs lietojam tos pesticīdus, jo Latvijā pesticīdu lietošana lauksaimniecībā pieauga pēdējos gados. Protams, mēs varam teikt, ka tur slikti gadi, kukaiņi un tā tālāk, bet tomēr jādomā ir arī par iedzīvotāju veselību. Jo ļoti liels pētījums pirms 2 gadiem parādīja to, ka pat mājās, kuras atrodas 250 metru attālumā no šiem te laukiem, visa gada garumā ir atrodami pesticīdu mājas putekļos. Pilnīgi visos paklājos, bērnu mantās, visur tie pesticīdi ir. Līdz ar to mums ir jādomā arī, labi, izaugs tie lauki, bet ja visi būs slimi un mirs no dažādām kaitēm, kas tad to visu ēdīs, ja? Un te ir tādam līdzsvaram jābūt, jo, protams, ka mēs vairāk pārstāvam cilvēku veselības intereses un vispārējo skaidrs, ka pesticīdi viņiem ir ļoti nelaba onkogēna iedarbība. Pesticīdu lietošana ir saistīta ar daudzām autoimūnām saslimšanām, nerunājot jau par akūtu saindēšanos ar pesticīdiem, kur pasaulē katru gadu mirst diezgan ievērojams cilvēku skaits. Un Latvijā īsti mēs par to akūtu saindēšanos ar pesticīdiem nerunājam. Protams, lauksaimniekiem ir tas, ka mēs Eiropas Savienībā neļaujam pesticīdus lietot, bet trešajām pasaules valstīm mēs tiek tirgoti pesticīdi. Tie paši, kas Eiropas Savienībā ir ražoti. Liekulīgi diezgan. Jā, varbūt, bet tas nav tā, ka man tēma ir aizstāvēt to veselību cilvēku. Un pēc iespējas mēģināt izdarīt visu, lai mūsu zemē būtu mazāk ekspozīcija ar pesticīdiem. Un te ir tas jautājums, kāda ir tas attālums no tās smidzināšanas vietas līdz tai otras zemes robežai, kur varbūt ir bioloģiskā saimniecība. Un tam noteikti ir jābūt vairāk nekā 25 metriem. Pēc dažādiem pētījumiem, tur arī bioloģiskie zemnieki daudz par to runā un stāsta. Tad savukārt zemkopības ministrija cits saka, ka tas nav iespējams, kritīsies tā viņu produktivitāte un ko tagad darīs. Bet pēc pašreizējiem noteikumiem Latvijā sanāk tā, ka mēs subsidējam zemniekus un viņi par tām subsidijām nopērk pesticīdus. Bet drīzāk tad tā subsīdija ir jāmaksā par to zemes gabalu, ko viņi nevar izmantot ar pilnu jaudu, jo tur nevar lietot pesticīdus, tad tenī zonā tik labi neaugs. Un par to, kur tik labi neaug, tad arī subsidēja. Šis jau ir tā kā priekšlikums vai tā ir tā kā fantāzija? Priekšlikums ir jau, ja? Kā veicās ar to, kā viņi, tur ir lobby spēcīgi, zemnieki vispār ir ar muskuļiem. Ja? Nē, zemnieki ir ar muskuļiem un labi, ka viņi ir ar muskuļiem. Protams, brīnišķīgi, ka viņi daudz, paldies par viņu devumu Latvijas tautsaimniecībai, bet es domāju, ka arī citādāk var to visu organizēt un ka nevienmēr vajag visu darīt tikai caur pesticīdiem, jo ir jauni veidi, kā to darīt. Protams, ka Latvijā tās zemes, kuras var izmantot lauksaimniecībai, nav nemaz tik daudz. Viņi to zemju, un tad viņām ir jābūt vēl produktīvākām pēc iespējas. Bet ir tā saucamā agroekoloģija, ir permakultūras, kur tagad Amerikā tā produktivitāte caur permakultūru ir ievērojami pieaugusi. Varbūt, ka tomēr vajag mēģināt domāt citādāk. Domāt 21. gadsimta.